svētdienas tēma. Ik viens atbildēs Dievam par kaimiņu, par dēlu, par meitu, par to cilvēku, kas sēž tev blakus, aizmugurē vai priekšā. Ik viens atbildēs Dievam par sevi. Pasaki savam kaimiņam, tu atbildēsi pats Dievam par sevi. Tu atbildēsi Dievam par sevi. Romiešiem vēstulē 14. nodaļā 11. un 12. pāns. Jo ir rakstīts tik tiešām, ka es dzīvoju, saka tas kungs. Manā priekšā lieksies visi ceļi un visas mēles atzīsies Dievam. Un ik viens atbildēs Dievam par sevi. Dievs ir nolicis dienu, un šī atklāsme ir Dieva vārdā. Un Dievs ir taisnīgs. Un Dievs ir patiess. Un es uzticos viņam un viņa vārdam. Dievs ir nolicis dienu, kad visi cilvēki stāsies viņa priekšā. Bībele saka, ka ik viens celsies augšā, kas mirs, un stāsies Dieva priekšā. Un ik viens atbildēs par sevi. Saki, es atbildēšu par sevi. Par sevi. Par sevi. Bībele skaidri saka, ka tajā dienā Dievs šķirs mūs kā avis no āžiem. Vienas pa labo roku, vienas pa kreiso. Viena ies mūžīgajā sodībā, peklē, uz mūžīgiem laikiem. Elle, kas sagatavota vēlnam un viņa eņģeļiem, ne cilvēkiem. Taču cilvēki izvēlas iet kopā ar vēlnu vienā solī un nonākt peklē, un tad viņš šķir šos cilvēkus. Pa kreiso roku tos āžus, kas nav dzīvojuši pēc Dieva prāta, Dieva gribā, kas ir astūmuši patiesību Jēzu Kristu. Un pa otru roku, pa labo roku viņš šķiros tos, kas ir uzticējušies savam kungam Jēzum Kristum, kas ir dzīvojuši pēc viņa prāta. Katrs atbildēs par sevi. Katrs. Saki, es atbildēšu par sevi. Un ne tikai tajā dienā, draugs. Tev varbūt šķiet, tā diena vēl ir tālu. Taču tajā brīdī, varbūt tev pašam arī liekas, ka tavs dzīves ilgums ir bezgalīgs. Mēs esam niecības uz mūžības fona. Niecības salīdzinoši ar visvarano Dievu. Es negribu tagad tev mazvērtības kompleksu iedzīt. Es gribu salīdzināt. Es zinu, ka mēs Dieva acīs esam vērtīgi. Un ka mēs arī viens otram esam svarīgi un vērtīgi, taču Dieva priekšā salīdzinoši, kā Bībele saka, kā piliens pie spaiņa. Ka tautas Dieva priekšā ir kā piliens pie spaiņa. Niecība. Un mums šķiet, ka mums niecībā šis dzīves ilgums ir bezgalīgs. Un tie, kas kaut cik apjēdz, ka reiz viņi mirst tomēr un stāsies Dieva priekšā, tad tomēr tas brīdis, kad būs tā pēdējā tiesa, tas šķiet kaut kas tās tāls un tikai Bībelē rakstīts. Es gribu tevi iepriecināt. Tajā brīdī, kad tu mirsti, tajā brīdī, kad tu atstāji šo zemi, tu stāsies Dievu priekšā. Es neizprotu, Dieva vārds saka, ka Dieva ceļi ir neizdibināmi. Es nesaprotu, kā tas var būt, ka tā tiesa tikai būs un tajā pašā laikā, kad mēs mirstam, mēs stājamies viņa priekšā. Kā to saprast? Es nezinu. Varbūt tāpēc, ka Dievs jau nav ierobežos ne laikā, ne telpā. Viņš ir ārpus laika. Es nespēju to visu izskaidrot, bet es zinu vienu, ka mēs ik viens stāsimies Dievu priekšā un atbildēsim par sevi.
Tas ir pats svarīgākais. Un ja mums šķiet, ka tas brīdis vēl ir tālu, tad paskaties uz savu dzīvi šodien. Mums ir jāatbild par savu dzīvi Dievu priekšā jau šodien. Ir mūžīgais sējas un pļaujas likums. Ko sēsi, to pļausi. Saki, mūžīgais sējas un pļaujas likums. Saki, mūžīgais likums. Galatiešiem 6:7. Nepievilieties. Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Tas nozīmē, ka tu atbildēsi Dievu priekšā ne tikai tur pēc tam, kad būs beidzis zemes gaitas. Tu atbildēsi Dievu priekšā jau šeit, virs zemes esot. Par katru savu rīcību ir jāatbild. Visai mūsu rīcībai attiecībā pret Dievu un cilvēkiem ir sekas. Ja mēs rīkojamies pareizi Dievu gribā, mēs pļaujam pozitīvas sekas. Ja mēs rīkojamies nepareizi attiecībā pret Dievu un cilvēkiem, mēs pļausim sekas negatīvas. Un ja tev šķiet, ka tu esi nepareizi rīkojies un darījis, un ir pagājuši 100 gadi un nekas nav noticis, pagaidi vēl 100 gadus un notiks. Tas ir mūžīgs. Šis likums ir nemainīgs. Ko tu sēsi, to tu arī pļausi. Nepievilieties. Ja šodien tu atļaujies nepareizas lietas attiecībā pret Dievu un cilvēkiem, un tev šķiet, ka nekas nav noticis, pagaidi, notiks. Paies laiks, kaut 10 gadi, 20 gadi, notiks. Jo viss, ko mēs sējam, to mēs arī pļaujam. Enerģijas nezudamības likums. Ik viens atbildēs Dievam par sevi. Un kā jau tu noprati, mans mērķis ir, lai šodien tavā smadzenēs, tavā prātā, tavā sirdī nosēžās, lai tu zini no galvas šo vienu teikumu. Ik viens atbildēs Dievam par sevi. Saki, ik viens atbildēs Dievam par sevi. Otrā ķēniņu grāmatā, 13. nodaļa, no 10. panta līdz 25. Mēs nelasīsim tagad visu to, kas tur rakstīts. Otrā ķēniņu grāmata, 13. nodaļa, no 10. līdz 25. pantam. Šeit ir kronika, jeb vēsturiski fiksēti fakti par Izraēla ķēniņu Joasu. Izraēla ķēniņš Joas. Par viņu ir rakstīts 11. pantā, viņš darīja to, kas bija ļauns tā kunga acīs. Tātad šis cilvēks nebija taisnīgs, un tajā pašā laikā problēma brīžos viņš vērsās pie palīdzības pie Izraēla Dieva. Viņš gāja pie Elijas, pie Dieva pravieša ar savām problēmām un saņēma reālu palīdzību. Taču Izraēla Dievs, jeb Jahve, dzīvais Dievs, bija kā viens no viņa dieviem. Un šajās rakstvietās es skaidri redzu, ka šis cilvēks, šis Izraēla ķēniņš, viņš skaidri zināja, ka ir tikai viens Dievs. Viņš zināja, jo īpašos gadījumos viņš negāja pie Bāla. Viņš nepielūdza vairs Ašera, bet īpašos gadījumos viņš meklēja palīdzību pie Elijas, pie Dieva. Viņš apzinājās, ka viņa elga, ko viņa pielūdza, nav visa spēcīga, ka viss spēcīgs ir vienīgi Dievs, viss radītājs. Un lūk, šis ķēniņš, viņam bija problēma ar sīriešiem. Arī šodien ir tāda valsts Sīrija. Bībeles valodā rakstīts Asīrija un aramieši. Izraēlam bija nepārtraukts konflikts ar asīriešiem, sīriešiem. Nepārtraukts konflikts. Dažādas teritorijas pārgāja te pie viena, te pie otra. Tieši tāpat kā Latvija pāriet. Pie viena, pie otra, pie Eiropas, pie Krievijas puses pāriet. Ik pēc kādiem dažiem gadiem pāriet. Un tauta nīkst. Līdzīga situācija bija toreiz tur Izrēlā un Sīrijā. Un bija problēma šajā konfliktā. Un ķēniņš Jos griezās pie Dieva, pie Elīsas. Un Elīsa teica, ņem loku un bultu un izšauj to. Elīsa uzlika savu roku uz Joasa rokas un izšāva bultu. 17. pants. Atver logu pret austrumiem, un Elīsa sauca, šauj, un viņš izšāva. Tad Elīsa sacīja,
Tā ir tā kunga glābēja bulta, kas tevi glābs no Aramas, no Sīrijas. Jo tu sakausi aramiešus pie Afekas, tiekāms tu tos izdeldēsi. Tiekāms tu tos izdeldēsi. Saki, tiekāms tu tos izdeldēsi. Dievs konkrēti pasaka ķēniņam. Lūk, tāpat kā tu izšauji to bultu, es apsolu tev, tu izdeldēsi pilnībā un gūsi pilnīgu uzvaru, miers. Saki, pilnīgu uzvaru. Pilnīgu uzvaru. Bet tas vēl nav viss. Tālāk Elīsa saka, 18. pantā, ņem bultas. Un kad viņš bija bultas paņēmis, tad viņš sacīja ķēniņam, sit ar tām zemi. Un tas sita ar bultām 3 reizes zemi. Bultu vīkšķis. Viņš sit 3 reizes pret zemi. Viņš to izdarīja, apstājās, un tad Elīsa teica. Tad Dieva vīrs sadusmojās par viņu un sacīja, 5 reizes vai pat 6 reizes, vai, ja tu būtu sitis, tad tu būtu aramiešu skāvis, līdz būtu tos izdeldējis. Bet tu sakausi aramiešu tikai 3 reizes. Tikai 3 reizes. Dievs apsola, ka tu izdeldēsi pilnībā, un tajā pašā laikā caur vienkāršu darbību, caur to, ka viņš nesita 5 vai 6, bet 3 reizes, Dievs saka, redzi, 3 reizes tu sakausi, bet pēc tam bija tas vārdiņš mums, kirdik. Un tā notiek. 722. gadā, pirms mūsu ēras, pēc 210 gadiem elku kalpībā Izraels, ko bija pavadījis. Sīrija okupē Izraēlu un izved izrēliešu ārā no savas zemes trimdā. Un izrēlieši atstāja tikai, ne visus izved, bet lielu daļu izved un vietā atved sveštautiešus dažādus. Tev nav brīnums par to. Latvijā tas noticis ir mums tepat dažus gadus atpakaļ. Kad latviešus izved un citautieši ieveda apzināti. Tu esi dzirdējis par tādu lietu, ja? Ar kādu mērķi tas tiek darīts? Vienkārši politika, lai pārvaldītu iekarotās teritorijas. Un tā izveidojās Samarija, jeb samarieši. Pa pusē izrēlieši, pa pusē sveštautieši. Viņi precējās ar sveštautiešiem te otru pusi, sajaucās, un tā izveidojās Jūda un Izraels. Jūda un Izraels jau pastāvēja, taču Jūda vairāk bijās to kungu un nebija tik... Faktiski jaunās derības laikā Jēzus par to runā, kad starp samariešiem un jūdiem bija konflikts. Jeb viņi nepieņēma, viņi bija sajaukteņi, viņi nebija tīri vairs. Tas bija vēlāk. Lūk, tā veidojās Samarija un samarieši. Bet ne par to iet runa. Fakts ir tas, ka toreiz, kad Joābs sita ar bultām tikai 3 reizes, toreiz izšķīrās Izraēla liktenis. Zini, kāpēc? Ķēniņš darīja to, ko teica dievvīrs, atturīgi. Saki, atturīgi. Atturīgi. Viņš to nedarīja uz 100. Viņš to nedarīja pilnīgi. Atturīgi. 3 skaistas reizes. Kāpēc ķēniņš tā rīkojās? Pirmkārt, tāpēc, ka viņš ir ķēniņš, un viņš ir pieradis dot pavēles, nevis pakļauties. Viņš ir pieradis pavēlēt, nevis pakļauties. Viņš nav paradis pakļauties nevienam, ne Dievu vīram, ne pašam Dievam. Un tāpēc viņš to darīja tā, lai cilvēku acīs, savu pavalsnieku acīs, lai nebūtu pazemojoši. Skaistas rituāls 3 reizes. Skaisti. Viņš domāja, kā es izskatīšos savu pavalsnieku acīs, kā es pazemošu sevi un kā viņam pēc tam pret mani attieksies, ja es tagad tā mežonīgi ticībā daudzīšu ar bultām pret zemi.
ne kauna, ne goda. Kāpēc vēl viņš tā darīja? Viņš negribēja būt cilvēku acīs pārāk nenosvērts. Viņš ir ķēniņš. Viņš ir valdnieks. Tu zini, ka tie politiķi, kas uzstājās televīzijā, viņiem jābūt ļoti ieturētiem un pareiziem. Ne tādiem, kādi ir patiesībā. Jo katra kļūda, ko viņi izdara šajās diskusijās, var maksāt viņa amatu, viņa ievēlēšanu un tā tālāk. Katra kļūda, katrs žests. Un ķēniņam tas bija svarīgi. Un vēl, sist ar grūtām, ar šīm bultām pret zemi, bija arī grūti. Bultu saišķis. Ir vieglāk 3 reizes sist pret zemi nekā 5, 6 un vēl vairāk reizes. Tas prasīja zinām piepūli. Viņi cēla Izraēlu, viņi cēla šo tautu, viņi cēla namus, viņi cēla tempļus. Un vienā dienā tas vienkārši pārstāja eksistēt. Kāpēc? To, ko cilvēks ir cēlis, un tu šodien kaut ko cel. Tu tic uz Dievu, tev ir jauna dzīve Kristū. Tu esi savā grupiņā, tev ir savu pienākumu, tu lasi Bībeli, tu klausies prediķus, tu kaut ko dari. Taču pēkšņi vienā dienā var izrādīties, un tu vari vilties, ka nekas no tā, ko šeit mācīja, nestrādā. Nestrādā. Nenotiek tavā dzīvē tā, kā rakstīts ir Dieva vārdā. Un zini, kāpēc nenotiek? Tāpēc, ka tu izdari Dieva gribu savā dzīvē atturīgi. Un ja tu dari atturīgi Dieva gribu, tu dzirdi prediķos, tu dzirdi no vadītāja, tu mācīsies, kā kaut ko pasaka, kaut ko iesaka. Un tu tā atturīgi, tu daļēji to izdari, bet ne līdz galam tā atturīgi. Un, protams, būs kaut kādi augļi. Tu atturīgi darīsi, kaut kas jau būs, kaut kādas pārmaiņas būs. Taču ies laiks, un šī atturīgā tavu rīcība parādīsies. Pārsvīros, trekus vīros pāri visam, ko tu esi cēlis. Lai tu labāk saprastu, paskaidrošu. Piemēram, dažādi mehānismi. Maziem bērniem patīk izjaukt dažādas rotaļlietas. Es to pamanīju. Bērniem patīk paskatīties, kas ir pulkstenī iekšā, kas ir tajā mašīnā iekšā, kas ir televizorā iekšā, ar plaķenītēm, ar skrūvrieznīti, kad mamma teica no mājās reizēm. Un kad lielāki bērni jau, kas ir domā, ka viņi var izjaukt un salikt, tā kā viņi ir izjaukuši un salikuši, viņi skatās, kad ir palikuši pāri detaļas. Un tā rotaļlieta vairs nebrauc, un viņi vairs nedarbojās. Kad es arī pusauģu gados aizrāvos ar mopēdiem. Es tie ratiņu telpā tur jaucu viņus un liku kopā. Un atceros pirmo reizi mūžā es izjaucu motoru. Visu izjaucu, iztīrīju, visu saeļoju un saliku apakaļ visu. Saliku apakaļ un skatos 2 detaļas. Pliekas. Pludiņš, karburatorā. Un kaut kāda skrūvīta dīvaina. Mopēds nestrādā, viņš neiet. Viss, kas ir celts, pietrūkst tikai viena detaļa. Viena detaļa, un viņš nestrādā. Draugi, viens piliens, darvas sabojā visu medu. Un Dieva gribas darīšana. Atturīgi sabojā visu to, ko tu esi cēlis. Precīzi kā ķēniņš Joas. Viņš uzvarēja pēc tam 3 reizes. Taču pēc tam viņi nonāk verdzībā. Viss, kas ir celts, tiek sagrauts. Tempļa dārgumi tiek izvesti un tā tālāk. Ja tu gribi zināt, tad Izraēls vēlāk vispār pārstāja eksistēt kā valsts. Tikai tagad nesen atkal viņa, un ne bez kristiešu palīdzības tiek atgriezti atpakaļ ebreji savā zemē.
no visas pasaules, kur viņi tika izkaisīti. Ik viens atbildēs Dievam par sevi. Ik viens atbildēs Dievam par sevi. Kāpēc mēs tik atturīgi reizēm rīkojamies? Kāpēc šis ķēniņš tik atturīgi rīkojas? Es jau minēju iemeslus. Viņš bija elku kalvs, viņš darīja kaut kas ļauns tā kunga acīs. Lūk, iemesls, ka Dievs bija tikai viens no dieviem. Viens no dieviem, kuru viņš zināja, ka viņš ir patiesa Dievs. Taču viņš pieuzra citus dievus. Lūk, iemesls, kāpēc iespējams cilvēks, iespējams arī tu, dari atturīgu un nepilnīgu Dieva gribu savā dzīvē, ir tas, ka tev ir elki tavā dzīvē un grēki. Ir apslēpti grēki tavā dzīvē. Un tieši tāpēc tu nevari uz 100% izdarīt. Kāpēc ir grēki? Tāpēc, ka tu nedari uz 100% Dieva gribu. Tas aburts loks. Grēki dzīvē ienāk un paliek tikai tāpēc, ka tu uz 100% necinties. Un necīnies. Un nestrādā uz 100%. Atturīgi, tā atturīgi, virspusēji. Un otrs puses tieši tas pats. Pēc tam tu nevari normāli izdarīt Dieva prātu un panākt, lai Dieva svētība ir tavā dzīvē un kalpošanā, jo tavā dzīvē ir grēki, kas apvienošo tavu prātu. Taču ik viens atbildēs Dievam par sevi. Saka, ik viens atbildēs Dievam par sevi. Amen. Amen. Kad mana meitiņa, tas bija kaut kāds gadus jau apakaļ, tur no skolas, kad viņa mācījās, tur skolēns savāc no klases, tur dažus no skolas, laikam tos apzinīgākos. Tā varbūt bija, nezinu tur, cik tur viņa apzinīgi vispār bija. Uz tikšanos ar Anglijas karalieni. Tas bija Arenā Rīgavā. Tikšanos ar Anglijas karalieni. Un to, ko mana meitiņa parasti atcerās, un tas ir tas liels notikums, Anglijas karaliene. Oh. Bet ko viņa atcerās no visa tā? Tikai viena lieta. Jā. Anglijas karaliene ir sveicinājusi viņas, lūk, šitā. Atturīgi, etiķete. Tas nav no sirds. Saproti? Nav jau tā, ka tu nevari etiķeti ievērot. Es tur kaut ko tagad tiesāšu karalieni. Bet ja mēs savā dzīvē, lūk, tā attiecamies pret Dievu, tā atturīgi, tad sējas un pļaujas likums. Cik atturīgi es pret Dievu, tik atturīgi viņš pret mani. Ik viens atbildēs, jau šajā dzīvē ik viens atbildēs par sevi. Šeit nav nekāda atturībnieku biedrība. Šeit nav Minnesotas programma. Šeit ir dzīvais Dievs un dzīva draudze, dzīves organisms. Un ja mums ir nepieciešama atturība, tad atturība tikai un vienīgi pret grēku. Amen! Nevis atturība pret Dievu lietām. Jo ik viens atbildēs Dievam par sevi. Pasaka amen! Halleluja! Kad tu slavē Dievu, draudzē slavēšana. Es domāju, ka mūzika nav par klusu, lai varētu neslavēt. Tu paskaties pats uz sevi. Vai tu atraujies slavēšanā? Tu pielūdz Dievu slavēšanā, jeb šitā reizēm pasties apkārt un pacēl vienu rociņu. Halleluja! Halleluja! Pieklājības pēc. Lūk, kā tu pielūdz Dievu šeit, tā Dievs pret tevi attiecās. Mūžīgais sējas un pļaujas likums. Da ko vēl vairāk Dievs no mums grib? Ja ne mūsu slavu un pielūgsmi, es atturīgi slavēju Dievu, ko cilvēki par mani padomās? Baigais ķēniņš atradies. Jos! Ko cilvēki teiks? Tad tu pasties te apkārt baigie cilvēki. Baigie ministri te. Baigie šitie, kas tev baigi vērtēs te tagad.
Baigi vērtēs, tev pasies, cik daudz mēs te uzvalkos esam balot krekliņos, cik te ir. Spīdīgās laķenēs, cik daudz mēs tādi esam. Ministri un politiķi un deputāti ir. Etiķi baigo jāievēro Dieva pielūgsmē šeit ir. Nē. Draugi, tad, kad tu esi šeit savā Dieva namā, savā ģimenē, savā draudzē, tad slavē Dievu un neaturies to darīt. Nedari to atturīgi, atraujies. Man nepatīk mūzika, man paskaidro. Tā kāda starpība. Dievs ir šeit, slavē viņu. Amen. Jo ik viens Dievam atbildēs par sevi. Iedomājies, tu stāvi Dievu priekšā jau debesīs tur vai pie debesīm. Pie debesīm. Un tu saki, es tevi slavēju, es tevi pielūdzu. Un Dievs teiks, tā kā viņš teiks, tu mani šitā pielūdzi. Es arī tev tā šitā. Jo ko pārējie teiks par tevi, ka tu ienāks šeit debesīs. Ko viņi domās par tevi? Ik viens atbildēs Dievam par sevi. Kaut nedaudz ir iesēdies prātā jau viens teikums. Kurš atbildēs Dievam? Ik viens pats personīgi. Un nav svarīgi, viņš tur neslavē, viņš slavē, kā viņš tur. Kā tu, draugs, kā tu slavē Dievu? Kā tu slavē Dievu? Tas jau nenozīmē, ka obligāti visiem jēlas ir 2 metru augstumā. Tas to nenozīmē. Taču, nav labi pret Dievu tā izturēties, kad, tāds žests to arī nozīmē, loši, Ka viņiem nav kauna, tagad bērni. Ne kauna, ne goda, kas viņus ir audzinājis, tas jensīts, fu. Kas tā pa draudzi tāda vispār? Mums draudzē ir daudz dažādu pasākumi. Vai tu piedalies visos? Es zinu, ka mums draudzē ir neformālie pasākumi. Un es zinu arī to, ka daudziem patīk, tad, kad ir neformālais pasākums, tad, kad ir parastā grupiņa, viņš vēl parādās parastā grupiņā. Kad ir neformālais un atbildība jāuzņemās, viņš nosvīst. Viņa nav. Ik viens atbildēs Dievam par sevi un jau šajā laikā. Kā tu darīji Dievu prāt tik elementārā lietā? Savā grupiņā. Savas pienākums nav. Tiklīdz kāda atbildība izšķīst, nosvīst, viņa nav. Atturība. Ir viens no baušļiem, tev būs godāt savu tēvu un māti. Tu esi tādu, zini tādu? Tev būs godāt savus vecākus. Katram cilvēkam dzīvē ir 3 tēvi. 2 minimums. 1. Kā kuram? Es paskaidrošu. Pirmais ir debes tēvs. Otrais ir tavs bioloģiskais tēvs. Un 3. ir tavs garīgais tēvs. Un bioloģiskie tēvi visbiežāk, īpaši tas ir pasaulē, neizpilda savu tēvu funkciju līdz galam. Pat tik elementārās lietas kā precības viņi nespēja iemācīt. Elementāras lietas. Un tāpēc garīgie līderi, mācītāji, līderi garīgie, uzņemās rūpes par cilvēkiem. Un viņi kļūst par tēviem. Saki, par tēviem. Viņi kļūst par tēviem šiem cilvēkiem. Un, lai būtu tēvs, tev nav jābūt 75 gadus vecam ar bārdiņu. Tēvs var būt 20 gadu vecs jaunietis un pat jaunāks. Un viņš var būt par tēvu 70-gadīgam večukam. Par garīgu tēvu.
Kad garīgais bērns tiešām atzīst viņa autoritāti Dievā un dara, ko viņš saka. Kas pieņem kā autoritāti no Dieva. Tev būs godāt savu tēvu un māti, attiecās gan debes tēvs, gan zemes tēvs, gan garīgais tēvs. Draudzē ir garīgais tēvs, mācītājs un līderi. Un visam jābūt pareizā secībā. Un tev jāgodā savu vecāku tādu, kādi viņi ir. Tev būs godāt savu tēvu un māti, un šis te bauša pārkāpums jeb sacelšanās pret saviem tēviem, vecākiem, atver, noņem no tevis Dieva svētības un apsardzības apsegu, un tu tiec pilnībā atvērts ļaunajā gara pasaulē. Taču, ja tu pieņem savus tēvus un respektē viņus un līdzinies viņiem un tā tālāk, tu pieņem svētību no Dieva, un Dievs apklāja savu apsegu pār tevi. Tas ir ļoti nopietni. Tas ir ļoti nopietni. Es to mēģināšu tā vienkāršāk pateikt. Tu domā, cik daudz no jums šajā draudzē esot ir reāli piedzīvojuši pie sevis pozitīvas izmaiņas? Gandrīz visi. Tu domā, pats no sevis tu piedzīvoji to visu? Tu pats izmainījies. Necel galvu pārāk augstu. Nesāc domāt kā Lucifers, kas domāja, ka var būt labāks par savu tēvu Dievu. Kurš domāja, ka viņš var labāk un ka viņš var iztikt bez viņa. Viņš sacēla par savu debes tēvu un tika izdzīts no debesīm. Tavas izmaiņas tavā dzīvē ir tāpēc, ka šeit priekšā stāv mācītājs, kurš rūpējās par tevi. Mācītājs, kurš kalpo savai grupai, savai komandai un ir viņiem par tēvu, kurš nu vairāk pieņem, kurš nepieņem tā viņa paša problēma. Savukārt viņi kalpo jums. Tu domā, man kalpoja Eva, man kalpoja Sandija, man Dainis. Ko viņš tur runājas, kancels? Tas tā starp citu. Es āmeni vienmēr nevaru pateikt. Draugs, ja Dainis, Eva un Sandija tev kalpoja un tev ir izmaiņas, tas ir tikai tāpēc, ka es kalpoju Sandijai, Evai un Dainim. Dievs darbojās caur cilvēkiem. Un bieži ir pieņemts, es skatos, tad milzīgu kļūdu pieļauj kristieši. Viņi nodala garīgos vadītājus, savus tēvus nodala no Dieva. Dievs ir mans tēvs, bet viņš nav mans tēvs. Kamēr tu nespēji pieņemt savus vadītājus, kā savus tēvus un mātes, normāli kā bērns, bērnu ticībā paklausīt, pieņemt viņu, tikmēr tavā dzīvē paliek šis te apseks svētībai. Nav. Atturība. Neesi atturīgs pret saviem vadītājiem. Neesi atturīgs. Neesi atturīgs mīlestībā pret saviem vadītājiem, pret saviem tēviem. Pieņem viņus. Nav viegli pakļauties, bet kurā no jums bija viegli pakļauties savam tētim un mammai? Visiem viegli bija? Kurš nekad mūžā nav dabūjis pat dibenu? Viens. Dainī, tu nekad pat dibenu nedabūji? Nu, viss skaidrs. Viens Dainis. Mums ļoti patīk, ka mums tētis ar mammu deva pa dibenu. Vai cik patīk, mēs to vien gaidījām. Es tev pateikšu pat tā. Labāk ir kaut kāds tētis nekā nekāds. Man bija patēvs. Viņš vēl tagad ir. Es varu te izdomāt visādus scenārijus, attaisnojumus, kāpēc es nepaklausīju savam tētim, patēvam. Dievs viņu ielicis manā ģimenē, mamma viņu izvēlējās, viņi slēdza laulību savā starpā, un Dievs ieceļ autoritāti bērnam, tēvs un māte.
Nav mana daļa tiesāt, ka mans patēvs varbūt man ne tā vai šitā audzināja, vai nepieņēma, vai pieņēma. Kāda starpība? Es kā bērns pats atbildu Dievu priekšā par sevi. Ik viens atbildēs Dievam par sevi. Saka, ik viens atbildēs Dievam par sevi. Es sacēlos par savu patēvu. Viņš jau neko sliktu man nedarīja. Viņš teica, ka nevar pārāk ilgi pa ielām klēņot. Viņš, kad es kaut kur biju pazudis ar kaut kādiem draugiem, kādā vasarnīcā vai kādā citā pilsētā, kādā diskotēkā, viņš brauc man pakaļ un ved man mājās. Es biju tāds, ka kājās nestāvēju, novējamies, piedzēries. Viņš brauc ar manu mammu, pakaļ meklēja, kur es esmu un veda mājās. Līdz vienā reizē, man bija kādi 16 gadi, kad mana skolotāja, mans patēvs atbrauca pakaļ. Es biju ar savu draugu disenē. Tur neviens nedejoja, mēs divatā tur Čālis savu baigi pilābi divi dejojam, baigi pa zāles vidu. Nebija grūti atrast mūs. Atnāk patēvs, skolotāja, aiz rokām mūs abas divas ved ārā no zāles. Mēs, vau, aplauza mūs. Man tas draugs pateica, manam patēvam, ka tu mērki, tie tu galīgi. Jo viņš jau nebija viņam nekāds autoritāte. Tas ir mans patēvs. Mans tēvs, ko Dievs ir ielicis. Pat nav pareizi teikt patēvs. Mans tēvs, ko Dievs ielika manā ģimenē, lai man audzinātu. Un tad es tāds sašūpies. Aigars aizgāja tālāk. Viņš neklausīja tur nevienu. Aigars nostačīja tikko. Tā viņu sauca. Bet es mājās biju. Skolotāji, mana mamma. Mans tēvs. Sāk man audzināt. Kas būs? Kas notiks? Cik ilgi tā darīsies? Tā? Kur tu aizdarīsi savus ceļus tev cietumos? Vai? Un tur es pateicu, vispār, tu neesi mans tēvs. Tu neesi mans tēvs un tev nav tiesības man audzināt. Punkts. Un kopš tā brīža viņš pārstāja vispār man audzināt. Es sacēlos pret Dievu iecelt autoritāti savā ģimenē. Rezultātā 20 gadu vecumā es sēdēju cietumā. 4 gadus. 20 gadu vecumā es jau biju narkomāns un dzērājs. Rezultātā. Un par pārējām lietām es neskaidrošu nemaz. Viss, ko es tur darīju. Neiedzīgs cilvēks. Iemesls vienkārši elementāri. Sacelšanās pret saviem vecākiem. Un tieši tāpat draudzē un grupiņā Dievs ir ielicis autoritāti. Tēvu, garīgais tēvs, debes tēvs, bioloģiskais tēvs un garīgais tēvs. Viņš ir ielicis. Un kad mēs saceļamies, nodalām, Dievs ir Dievs, vadītājs ir tikai cilvēks, draugs. Tas ir cilvēks, ko Dievs ir ielicis savā dzīvē. Un tikai caur viņu tu esot konkrētā draudzē, var saņemt konkrētas svētības un nekā savādāk. Pretējā gadījumā viss būs atturīgi. Pieņem savus vadītājus. Pieņem viņus. Nevis atturīgi, bet no sirds. Pretējā gadījumā tu nevari saņemt. Ja tu nepieņem mani kā savu autoritāti, kam tu gribi līdzināties, un kad Pāvils saka, dzenieties man pakaļ kā es Kristu, amen. Es esmu cilvēks, es esmu nepilnīgs, un tomēr es saku ar kāda mācītāja vārdiem, es esmu šajā draudzē mācītājs, nevis tāpēc, ka esmu labākā kandidatūra mācītājiem, bet tāpēc, ka Dievs mani šeit ir ielicis būt mācītājiem. Punkts! Dievs man ir ielicis! Nepatīk, nav problēma, tev ciet ir durtiņi svētībai. Tu jāmeklē cita vieta, kur dabūt svētību citādos veidos. Ja vien tas ir iespējams. Tev būs godā savu tēvu un māti. Tu klausies prediķus. Ja tu nevari pateikt amen, halleluja, ja tu nevari piekrist tam, ko es sludinu, vienmēr tu pretojies, par kādu tēvu iet runa. Atturīgi pret Dieva vārdu. Tu nevari saņemt no Dieva vārdu tikai tāpēc, ka nepieņem kādu cilvēku, ko Dievs ir ielicis.
Vai tu pierakstīsi sprediķu konspektus? Labi, varbūt tu nepieraksti tāpēc, ka tu mājās droši vien skaties. Klausies. Ja tu divi varianti, ja tu nepieraksti, tu mājās konspektē, ja mājās skaties. Ja tu to nedari, tas norāda, ka tu visu zini. Tu visu zini. Tev nevajag no mācītājiem neko. Es pats zinu. Man nevajag to, ko Dievs dod caur mācītāju. Es pats no Dieva saņemšu visu. Neiet cauri. Neiet cauri. Tev būs godāt tev un māti. Ja tu tiešām nevis atturīgi, bet patiešām gribi mainīties, tu patiešām gribi tā reāli pieķerties Dievam, tad tu ņemsi šito sprediķi, ko tu šodien dzirdi. Tu konspektēsi viņu, pārdomās viņu visu nedēļu. Mājās vēlreiz skatīsies. Lūk, ko nozīmē meklēt Dievu. Nevis atturīgi, nevis 3 reizes, tuk, bet tā kārtīgi. Saki kārtīgi. Amen. Un tev liekas, nekas jau nenotiek. Es tā atturīgi varu sēdēt. Draugs, mūžīgais sējas un pļaujas likums. Kaut pēc 100 gadiem, bet tas viss, ko tu sēji, tas tiks nopļauts. Dievs ir labs. Kad tev vajadzīgs ir padoms, visiem no mums ir vajadzīgs padoms dzīvē un kalpošanā. Kam tu jautā padomu? Vai tu prasi savam vadītājam? Vai kādam draudzes cilvēkam? Kādam, ar ko tu esi iedraudzējies? Ko tu respektē? Kam tu jautā padomus nopietnās dzīves situācijas? Es nerunāju par kaut ko tādu nenozīmīgu, galīgi. Par tādām svarīgām lietām. Kam tu jautā padomus? Es tev kaut ko pateikšu. Ja tu jautā padomus draudzes cilvēkiem, nevis savam garīgam tēvam, visticamāk, ka tas, ko šis cilvēks tev dod, ir surogāts. Surogāts. Kaut kas līdzīgs Dieva patiesībai, bet ne viss Dieva patiesība. Atturīga patiesība. Atturīga patiesība. Jo tāpēc jau Dievs citus ir iecēlis par apustuļiem, cits par praviešiem, cits par evaņģēlistiem, cits par skolotājiem un cits par mācītājiem ganiem. Tāpēc jau viņš ir ielicis, lai viņi varētu kalpot cilvēkiem. Kam tu jautā padomus? Un viss tā šķupošanās par 2, par 3 reizēm, ko mēs tur runājam? Ko mēs tur runājam? Dievs ir labs? Dievs ir labs! Ik viens Dievam atbildēt par sevi. Man tas garais, tas mācītāja vārds jāizsaka tagad ir. Dāks Hevards Mills. 3 grāmatas ir grāmatu galdā. Jau nav 3 šodien vairs. Izpirka jau atkal. Viena ir tēvi un uzticība, otra ir uzticība. Konkrēts mācītājs arī šajā svētdienā šodien esmu ietekmējies arī no viņa grāmatām. Daļēji. Iesaku katram to izlasīt. Un viņš raksta kādu sapni, ko viņš redzējis bija. Viņš sapnī redz, ka viņš aprunā kādu dievu kalpu. Viņš kopā ar citiem cilvēkiem stāv, 3 cilvēki, laikam viņas tur stāv, un viņi kritizē kādu dievu kalpu. Un viņš redz, mācītājs, viņš redz, ka no tālumā kaut kas tojas viņiem. Viņš turpina tur. Un tojas tuvāk vēl. Un viņš redz, viņš tā turpina it kā runāt, nepievērš uzmanību, un ar acu kaktiņu tā šķielē. Cūka nāk. Ar acu kaktiņu cūka. Viņš turpina runāt, un tā cūka nāk tuvāk, asprās un lec. Un ignorē lūk tos cilvēkus, bet tieši viņam krūtīs un iet iekšā. Ko Dievs viņam parādīja? Neko tādu, kas nav jau Bībelē rakstīts. Ik reiz, kad tu kritizē savus tēvus, kas no Dieva ielikti, velni saskrien tevī
ar ordām. Dzirdi? Atceries to vīru leģionus. Cik tūkstoši vēl var būt vienā cilvēkā? Ik reiz, kā tu kritizē, tā tu piesaisti dažādus velnus. Tas atraisa tavā dzīvē, tavā ģimenē atraisa lāstu. Ģimenē, ne tikai tavā dzīvē, tavā ģimenē atraisa lāstus. Un no kurienes tas viss? No atturības. Es atturos no sava mācītāja. Es atturos no sava vadītāja. Es pajautāšu kādam citam padomu. Es pats zinu un pats esmu gudrs. Un tu atļaujies kaut ko kritizēt un aprunāt. Man vispār ir žēl katru cilvēku. Arī tas, ka, ja tu esi aprunājies un sadarījies kaut ko, man ir žēl. Es zinu, kāds būs sekas. Tāpēc nost ar atturību sākot no šodienas. Saki, nost ar atturību. Tikai pareizā virzienā. Vai es esmu kādreiz kādam kaut ko ieteicis? Es ienāku draudzē un eju kādam garām, našurpu. Un pasaku kādu lietu, kaut vienu teikumu pasaku. Es pamanīju, ka kādreiz kaut ko pasaku pēkšņi. Kuram es kaut ko tādu pateicis kādreiz? Es daudziem. It kā tā, garām ejot kaut ko pasaku, draugs. Ja es garām ejot, pasaku kaut ko, tas nozīmē, ka es nedēļas laikā to esmu pārdomājis jau. Un esmu nolēmis to pateikt. Es nekad tāpat vien neko nepasaku nopietnas lietas. Un varbūt tev pašām tās neliekās nopietnas. Taču ir kaut elementāras lietas, ko es redzu. Un es uztraucu un es pasaku, ir tāda lieta padomā. Pārdomā kārtīgi. Cilvēks nepārdomā un iebiržās. Kāpēc? Viņš neuzskata man par autoritāti. Viņam ir sava galva. Mācītājs nedzird no Dieva. Viņš nedzird no Dieva pareizi. Es dzirdu labāk. Tas ir tieši tas, ko darīja Lucifers. Ja es kaut ko tāpat vien varu pateikt, es varu pateikt, tu labi izskaties, tev forši kurpīts tur, tev forši jauna frizūra. Kaut ko tādu vienkārši. Bet ja runa iet par kaut kādu garīgo izaugsmi, nevis vienkārši uzmundrinājumu vārdu kaut kādu, bet par konkrētu problēmu kaut kādu tavā dzīvē. Ja es kaut ko saku, draugs, tev der ieklausīties, nevis tā atturīgi. Gan jau. Nebūs nekāds gan jau. Visbiežāk nebūs nekāds gan jau. Būs kā vienmēr. Tā vietā, lai saredzētu kļūdas pats sevī, tu saredz kļūdas citos. Taču Dieva vārds saka, ko tu redzi skabaragu savu brāļa acīs, pa priekšu izvelc baļķi no savas acis un tad mēģina izvilkt skabaragu no brāļa acis. Pa priekšu baļķi no savas paša acis. Un tiem, kad tas baļķis acīs, iedomājies baļķis acīs, viņš ir neredz, viņš ir garīgi akls. Un viņam šķiet, ka viss ir vainīgi pie viņa neveiksmē. Viss ir vainīgi, bet tikai ne viņš pats. Kad tu beidzot sāksi uzņemties atbildību par sevi. Man atrakstīja kāds cilvēks draugos tikko. Tev ir paradums izjaukt laulības. Tev ir paradums izjaukt. Draugs, ja to, ko tu tur dzīvoji kopā, sauc par laulību, man tevi žēl, draugs. Ja to, ko tu atļāvies darīt pret savu sievu, pret savu ģimeni, tas, kā tu dzīvo, tu sauc par... Tu neredzi baļķi savā acī, tu redzi, ka kāds ir izjaucis kaut ko. Tavu laulību neviens nevar izjaukt, kā vien tu pats. Esi vīrs ģimenē, nevis lupata. Lubraks. Esi vīrietis. Vīrietis. Sievietes, esiet sievietes. Nevis kāju pamesls. Ieņemiet katru savu vietu Dieva valstībā, tā kā Dievs to paredzējis. Ik viens atbildēs Dievam par sevi. Un sievas neiedomājieties. Šajā draudzē māca patiesību vīrs, ka nedrīkst šķirties.
pareizi, nedrīkst šķirties. Bet, kad sieva sāk to izmantot, vecais, tu tik un tā no manis nekur neliksies, jo tu nevari šķirties. Jo tā saka Dieva vārds un tā saka mācītājs, un tu esi kalpotājs, un tev nav kur sprungt vecīt. Un tu, sieva, atļaujies visādas neiedzības ģimenē un aizbildinies ar Dieva vārdu, ka tu nevari šķirties. Veselējs, Dieva vīrs, es zinu par tādu, veselējs. Viņam bija nenormāla laulība, nenormāla smaga laulība. Viņš nekad neizšķīrās no savas sievas, bet dzīvoja atsevišķi. Tā kā sieva nesapņo, ka vīrs nekad un neko nevar pieņemt kādas lēmumus pastāvīgas bez tevis. Un vīri, esiet vīrieši. Līdzredzam debes tēvam. Jo ik viens atbildēs Dievam par ko mēs palikām tik klusi. Jo ik viens atbildēs Dievam par sevi. Vai kāds var pateikt halleluja? Vai kāds var pateikt amen? Man vienmēr pašam jāpaprasa. Te viens priekšā sēdēja, teica amen. Viens ir iemācījies. Ak, cik ātri aizteidzas laiks. Paiet mēneši un gadi. Paliek vienīgi mīlestībā. Okay. Mācītājs paskatījās pulkstenī. Tas nav pareizi oratoram. Es domāju par jums, jo es negribu pārāk ilgi runāt. Es gribu iekļauties laikā. Cenšos. Tikko bija kāds nepatīkams notikums mūsu draudzē. Un tas notikums skāra tieši mani. Es te nestāstīšu, kas un ko tur tam nav nekāds jēgas. Un tad mana grupa, mani bērni. Vai tu tik jauns un tev tik daudz bērni jau ir? Mani uzticamie draugi, kalpotāji, sekotāji, Dieva vīri, Dieva sievas, es to neprasīju darīt. Viņi rakstīja man vēstules, uzmundrināja mani. Viņi brauca man līdzi 100 km no Rīgas par saviem līdzekļiem. Aizņēmāt tur mašīnas un brauca man līdzi, visi tur lielais bars, brauca man līdzi atbalstīt. Lūk, tas ir tas, ko sauc, kas nav atturība. Neesi atturīgs pret saviem vadītājiem. Atbalsti viņus. Un tu domā, ka viņi ir no koka? Kā man citreiz meitiņa jokojās. Tu domā, ka man nav jūtu? Neesi atturīgs. Apostoļu darbos 12. nodaļā no 20. līdz 23. pantam. Hērods un Marka 6 no 13. līdz 29. Marka 6, 13, 29. Hērods bija Izraēla valdnieks, viens no Romas impērijas sastāvā. Un Jānis Kristītājs, kurš ir dzirdējis par tādu? Jānis Kristītājs, pravietis.
aizrādīja valdniekam par to, ka viņš ir apprecējis savu brāļa sievu, Filipa sievu. Tad Hērods bija izdarījis grēku Dievu priekšā, taču viņš bija valdnieks. Un Jānis Kristītājs aizrādīja viņam par to, kā aizrādīja, noteikti publiskā telpā, ne tikai personīgi. Un Hērods arestēja Jāni Kristītāju. Tu zini par to, ka viņam nocirta galvu. Bet iesākumā viņš arestēja Jāni Kristītāju. Kāpēc? Kāpēc viņš arestēja? Kāpēc nevar ļaut tam Jānim Kristītājam teikt tās lietas par valdnieku? Tāpēc, ka katram politiķim valdītājam ir ļoti svarīga viņa reputācija. Ar sabojātu reputāciju viņš var zaudēt arī savu pozīciju. Viņš to sargāja. Viņš arestēja viņu. Taču te ir rakstīts 20. pantā. Hērods Jāni bijās, zinādams viņu esam taisnu un svētu vīru. Un viņu sargāja. Un viņu dzirdēja, ielika cietumā un sargāja. Sargāja. Un viņu dzirdēdams, tas bieži kļuva domīgs. Un tomēr labprāt viņu klausījās. Hērodam nebija vienaldzīgs Jānis Kristītājs. Un tomēr viņš arestēja viņu. Dievs runāja uz viņu, un tomēr viņš arestēja viņu. Tad iesākumā, kad tu dzirdi patiesību, draugs, to, ko es tagad sludinu, ir patiesība. Jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvs. Un tu dzirdi patiesību, vadītājs saka patiesību. Tu lasi Bībelē patiesību. Draudzes mācība patiesību, tā joprojām. Ir patiesība par lietām, kas tavā dzīvē jāizmaina šodien. Tu zini, tu dzirdi, un tu arestē patiesību. Saki, arests. Tu viņu arestē. Kā to saprast? Tu vienkārši viņu pabīdi tādā atliec uz vēlāku izskatīšanu. Tu atliec lietas uz vēlāku izskatīšanu. Taču vēlāk notika intriga. Viņš bija sarīkojis lielo dzimšanas dienas svinības lielas. Tur bija visi viņa pavalsnieki. Acīm redzot, viņi bija dzēruši. Un viņa šī Herodijas meita, Herodija bija tā Filipa sieva, ko viņš bija paņēmis. Un viņas meita dejoja tur, baigi smuki. Un vecajam Herodam siekala sāk tecēt. Un viņš tajā skurbumā pateica, prasi, ko gribi, visu priekšā. Prasi, ko gribi, es došu tev visu, līdz pat pusē no visas manas karaļa valsts. Es domāju ka tas tā pārspīlēti visa pusi karaļa valsts, jo tā Herodijas meita jau piederēja viņam tāpatās. Un tā sieva piederēja viņam tāpatās. Tā kā tik un tā, ja viņš pusi atdos, tāpat būs viņam tā pusi. Viņš bija valdnieks, viņš nebija duraks. Despots. Tirāns. Un šī māte, kas bija apprecējusies ar to Herodu, kas bija grēkā ar viņu, viņa teica, saki, lai atnes Jāņa Kristītāja galvu. Viņai nevajag karaļvalsti pusi. Viņai nevajag neko. Viņai vajag Kristītāja galvu, jo viņa zināja, ka viņas vīrs pastāvīgi ieklausās šajā cilvēkā un var viņu atstāt. Ja viņš no Dieva pieņems no Kristītāja Jāņa, ka tas ir grēks tā dzīvot kopā, viņš atstās mani un es pazaudēšu savu ietekmi un visu. Saproti? Tāpēc kam viņai karaļvalsti? Jāņa Kristītāja. Intriga izdevās, jo viņš bija apsolījis to visu cilvēku priekšā, pavalstnieku priekšā, un viņš teica, ok, sūtīja bendi uz cietumu, nocirta galvu, atnesa to meitai, tai meitenei. Tad vispirms patiesība tiek arestēta, un pēc tam tiek nogalināta. Nekad neesi atturīgs, kad tu dzirdi patiesību, nearestē to. Dari to tagad. Dari to tagad, jo ik viens atbildēs Dievam par sevi. Ja ir lietas tavā dzīvē, tu zini patiesību, Dievs runā uz tevi, kalpotāji ir runājuši uz tevi, tu zini un ir jādara, ir jāsāk, ir jāpieņem lēmums. Citiem tas ir saistīts ar ģimeni, citiem ar kalpošanu, citiem ar savu raksturu. Citiem kaut kādas pagātnes kļūdas, kas joprojām vēl kāds līdz ir jāizlabo. Ja tu šodien dzirdi patiesību, tad nenocietinies savas sirdis. Kā Izraēla bērni tuksnesī.
un krita tūkstnesī. Nenocietiniet. Jo ik viens atbildēs Dievam par sevi. Un Hērods atbildēja arī par sevi. Par viņu ir rakstīts Apostoļu darbos 12:24. Bija kāda sapulce. Te ir rakstīts, viņam bija naids pret tiriešiem un sidoniešiem, bet tie nāca vienprātīgi pie viņa, pierunāja ķēniņa galvenieku Blastu un lūdza mieru. Ķēniņš Hērods apvilcis ķēniņa tērpu, apsērās tronī un runāja uz tiem tautas priekšā. Bet ļaudis sauca, tā ir Dieva balss, ne cilvēka. Tā ir Dieva balss, ne cilvēka. Hērods neieklausījās. Un ne tikai to viņš darīja. Viņš pavēlēja tu Pēteri arestēt un tā tālāk. Viņš vajāja kristiešus. Un cilvēki sauca, tā ir Dieva balss, ne cilvēka. Un tūdaļ tā kunga eņģelis viņu sita, tāpēc, ka viņš nedeva Dievam godu. Un viņš tika tārpu sēs un nomira. Nomira. Viņš zināja patiesību. Viņam bija patiesība. Viņš arestēja patiesību. Vēlāk nogalināja patiesību un vēlāk pats tika tā kunga sists tārpu sēs rakstīts. Droši vien kāda briesmīga slimība. Es lasīju tajā grāmatā par kādu meiteni. Šis mācītājs sēdēja pie viņas gultas, kura mira no vēža. No vēža mira 21 gadu vecumā. Un viņš zināja. Tā meitene teica, viss jau būs labi. Viņš meloja, jā, būs labi. Taču viņš zināja, ka viņa mirst. Viņai bija īpaša vēža forma. Un mācītājs zināja, meitene saslima pēc tam, kad nepaklausīja savam tēvam un apprecējās ar to, ar ko tēvs nevēlējās, lai viņa precās. Sacelšanās pret autoritātēm. Tēviem. Nesaku es to sevis dēļ, lai es sevi kaut kā sargātu vai kāds līderis. Es gribu, ka jūs zināt patiesību. Tādu, kāda viņa ir Dieva vārdā. Tādu, kāda viņa ir Dieva vārdā. Nav cita ceļa. Jo ik viens atbildēs Dievam par sevi. Mateja evaņģēlijas. 13. nodaļa, 44. pants. Un tālāk. Debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un priecādamies par to noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Vēl debesu valstība līdzinās tirgotājiem, kas meklēja dārgas pērles, un atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Lūk, pērc debesu valstību. Pērc debesu valstību. Maksā pilnu cenu, nevis atturīgi. Lūk, kāda cena ir Dieva svētībai. Lūk, kāda cena ir mūžīgai dzīvībai. Lūk, kāda cena ir garīgai izaugsmei un cilvēku glābšanai. Izmaiņām pie tevis cena ir. Tu atrodi dārgāko pērli, tas ir Jēzus Kristus, un tu samaksā pilnu cenu. Tu pārdod visu, kas tev ir, un pēc to vienu. Un caur to visu, kā Jēzus saka, dzenieties pa priekšu pēc debesu valstības, un tad pārējās lietas jums tiks pieliktas. Neesiet atturīgi Dieva darbā. Ejiet uz 100 un atceries, ka ik viens atbildēs Dievam par sevi. Ik viens atbildēs Dievam par sevi. Piecelsimies uz lūkšanu. Halleluja. Slāva Tev, kungs. O, debes Tēvs. Tev pieder visa slava, viss gods. Tu esi mans tētis, mans tēvs. Tu esi patiesība. Tu esi mans patvērums. Tu esi sargs man. Tu esi sargs manai ģimenei. Tu esi sargs draudzē. Mēs piederam Tev.
Mēs piederam Tev, kungs. Un es lūdzu, Svētais Gars aizskar katru šodien. Izmeklē mūsu sirds, uzrunā mūsu katru. Ka mēs sakārtojam, ka mēs nearestējam patiesību, ka mēs neatstumjam patiesību, ka mēs neesam atturīgi pret Tevi, pret patiesību, ka mēs pieņemam to. Palīdzi mums, ka mēs darām to, ko mēs dzirdam no Tevis, ka mēs pieliekam visu savus pūles, ka mēs pārdodam visu, kas mums ir un pērkam šo tīrumu, kur apslēpta šī manta, šis nevisošais mantojums no Tevis, ka mēs pārdodam visu un pērkam pašu dargāko pērli, ka mēs saņemam Tevi, Tavu vadību savā dzīvē, Tavu svētību un mūžīgo dzīvi. Slava Tev, kungs, ka mēs atstājam visus savus grēkus. Tu zini mūsu nepilnības. Tu zini arī to, ka mēs katrs ik pa laikam izdarām kaut ko, kas nav Tev pieņemams. Tu palīdzi mums atzīt, ko esam darījuši pareizi vai nepareizi, saprast un atzīt. Kad var nākt un dziedināt, Svētais Gars nāc un dziedina sirdis. Ka mēs katrs ieņemam savu vietu Tavā valstībā, savu vietu draudzē, ka mēs pieņemam neatturīgi, bet kā Tēvs savus vadītājus, tādus, kādi viņi ir, ka mēs godājam arī savus zemes tēvus, ka mēs godājam Tevi un savus garīgos tēvus, ka Tu vari atvērt debes logus un likt svētībai pārpilnībā nolīt pār mums. Es lūdzu par draudzi, kur Tu man esi uzticējis, par draudzi, kur es mīlu. Es lūdzu, es iestājos, ka Tu atver debes logus un svētī katru, lai katram ir personīgas attiecības ar Tevi, lai nav nekas, kas traucē attiecībās ar Tevi. Es lūdzu, Jēzu, par draudzi, ka mēs katrs ieņemam savu vietu un ka Tu vari svētīt. Es lūdzu arī par finansiālām svētībām katram kalpotājam, katram draudzes cilvēkam, katram draudzes dalībniekam, katram draudzes apmeklētājam. Finansiāla svētība. Atver debes logus, mans kungs. Atver debes logus. Es lūdzu pēc pārmaiņām pie rakstura, pārmaiņas pie rakstura. Es lūdzu pēc dziedināšanu dvēselē, dziedināšanu miesai. Es lūdzu pēc pazemības, ka mēs ieņemam pazemīgu lomu, pazemīgu stāvokli Tavā priekšā. Pazemību. Ne familiāri, bet pazemīgi Tavā priekšā, kungs. Ka mēs bīstamies Tevi, ka mums ir respekts arī pret Taviem kalpiem. Iztīri mūs no iekšpuses. Pieskaries, debes Tēvs, tagad. Dievs dod brīdi. Sātanu, dēmonu varza. Es pavēru, vāsties prom no katra draudzes cilvēka. Tagad, Jēzus Kristus vārdā, lai atnāk pilnīga brīvība darīt Tavu prātu. O, Jēzu, piepildi ar savu garu, Svētais, ar savu garu, kungs. Nonāc ar savu svaidību, ar savu spēku, nonāc mūsu vidū. Halleluja! Kūdara masātāja. Järjestidro romoma keijara vera tossortera. Repenana mata keijara lara mamresata. Loro bomona keijara masatara breste. Kibro motora bre kibro lara basatara mamra basapaya. Yeshiro romama